Sveiciens visiem, kur pievienojušies podkastam Karjeras labirintos. Mans vārds ir Elīna Bulāne. Šis ir podkāsts, kurā es pētu dažādus izaicinājumus, iespējas un grūtības, ar kuriem cilvēks saskars savos karjeras ceļos. Šo epizodu šodien es vēlos veltīt tādai tēmai, kas, manuprāt, ir tāda ārkārtīgi iederīga, pieauguša cilvēka karjeras ceļu pētīšanā. Proti, es piedāvāju sarunai tēmu par savu talantu atklāšanu. Un talantu atklāšana tieši jau pieaugušā vecumā. Ja mēs runājam par karjeras veidošanu, tad bieži tā tiek definēta kā tāda darbinieka vai cilvēka aktīva, apzināta iejaukšanās savā karjeras ceļā, lai kaut kādā mērā to pielāgotu savām interesēm, savām vajadzībām, saviem mērķiem. Taču dzīve nevienmēr mums norit pēc plāna. Un reizēm tieši kāds nejaušs notikums, kaut kāds pārsteidzošs, piemēram, uzaicinājums kaut kur, vai vienkārši īstenībā pašam sava drosme pamēģināt kaut ko jaunu, var atklāt mūsos spējas, par kurām līdz šim mēs pat varbūt nebijām aizdomājušies. Varbūt bijām aizdomājušies, bet mums viņas kaut kur noslēptas. To mēs varētu arī saukt par talantu. Un šeit visprecīzākais termins angliski ir serendipity. Un tas nozīmē, un tas paredz tādu nejaušu notikumu, neparedzētu notikumu, kas mūs noved pie kaut kāda ārkārtīgi vērtīga, pozitīva atklājuma par sevi, ko cilvēks sākotnēji nemaz nav meklējis apzināti. Par šo fenomenu noteikti šodien parunāsim tēmas kontekstā. Man interesē, kā cilvēki atklāja savus slēptos talantus, kas notiek ar mūsu arī esošo profesionālo identitāti, kad mēs pēkšņi atklājam kaut ko jaunu par sevi un ka mēs saprotam, šis ir tas, ko es patiešām tagad gribu darīt. Un cik daudz īstenībā drosmes vajag, lai šim te jaunajam virzienam pateiktu jā. Šajā sarunā jūs dzirdēsiet stāstu par cilvēku, kurš ikdienā būdams projektu vadītājs transporta un loģistikas jomā, it kā nejauši pēdiņās, es droši vien likšu, nonācis uz filmēšanas laukuma kā aktieris un nevis kā vienkārši fona aktieris, bet gan galvenās lomas atveidotājs. Un tas ir neviens cits kā jaunās pašmāja krimināla drāmas Tumšzilais evaņģēlijs galvenās lomas atveidotājs Raitis Stūrmanis. Čau, Raiti! Čau! Milzīgs prieks tevi redzēt šeit, klātienē, tā 1-1, nevis tikai uz lielā ekrāna, kur es tevi arī redzēju. Protams, ka es biju uz šo filmu un es šo filmu redzēju. Visi mani komplimenti tev par aktieru spēli. Vispār komplimenti filmai. Man viena mīļa tuva filma ir Kriminālās ekscelences fonds. Šī laikam tagad ir šī pārspēja, man jāsaka. Pārspēja manas gaidas. Es neko daudz tā ļoti negaidīju, bet skaidrs, ka es gribēju apskatīties kā jaunu filmu. Es sēdēju un es domāju, tās 2,5 stundas man vienā elpas rāvienā pagāja. Es ārkārtīgi dzīvoju līdzi tam tavas lomas, šai lomai, tam tēlam. Tā kā visi komplimenti tev spēt paņemt līdzi to skatītāju tā, ka viņš tur dzīvo, viņš to visu piedzīvo un baidās kopā ar tevi un ir zinātkārs un nepadodās kopā ar tevi. Es biju ļoti patīkami pārsteigta un lepna. Es biju lepna, ka tā ir mūsu pašmāja filma, ka tie ir mūsu cilvēki un ka tas var notikt tādā kvalitātē. Jā, milzīgs tev paldies, jo filma arī tapa ar lielu darbu un entuziasmu un ilgām stundām un dažādu veidu izaicinājumiem, bagātu pieredzi. Līdz ar to milzīgs tiešām prieks ir dzirdēt katru labu vārdu un katru atzinību. Mēs tiešām, visas komandas vārdā var teikt, ka mēs to ļoti, ļoti novērtējam. Šaubu nav, protams, ka tagad ir iestājies tas periods, ka tas ir nodots skatītājiem un viņi jau ir tie, kas tagad vērtē un var iedot atpakaļ to gandarījumu un piepildījumu sajūtu, vai ne? Kā par jebkuru darbu tā ir. Jā, tā atgriezeniskā saite. Jā. Vai ne? Tā ir svarīga, šaubu nav. Lūk, par šo mēs šodien arī runāsim. Man patīk tas, ka šī atkal būs viena no tām podkāstu epizodēm, kur man ir
reāls cilvēks, kurš dalīsies ar savu pieredzi. Un es savukārt varu padalīties ar kādām atziņām no karjeras jomas pētniecības, un reizēm ir arī otrādāk. Reizēm tieši ar tām pētījuma atziņām var izskaidrot, kas tad īsti ir noticis, un tad mēs tā jauki varam to salikt kopā. Man tiešām gribas parādīt, ka varbūt karjeras pētījumi un organizācija psiholoģijas pētījumi nav atrauti no realitātes, bet gluži otrādāk. Viņi tieši palīdz izskaidrot to, kas notiek cilvēka karjeras tādos ceļos. Lūk, pirms mēs ķeramies klāt, gribu nedaudz pastāstīt par to jēdzienu serendipity. Tieši ļoti, ļoti precīzs tas koncepts, kas, manuprāt, ārkārtīgi labi sadarās ar to tavu stāstu, par ko tu mums arī izstāstīsi. Serendipity, tā nav, mēs nerunājam šeit par vienkārši kaut kādu laimīgu nejaušību vai vienkārši veiksmi. Tā ir nejaušība, bet tā ir nejaušība, kur cilvēks pats spēja atzīt, pieņemt un vispār arī izmantot. Un ļoti bieži šādā veidā cilvēks maina vispār savu dzīvi un tā skaitā karjeras virzienu. Tur kaut vai piemērs, nezinu, es esmu noteikti dzirdējusi, cilvēks aiziet līdz draugam uz kaut kora, tur, kur korī vajag iestāties kaut kādu atlase vai kaut kādu aktieru meistarības kursu. Viņš aiziet līdzi vienkārši, lai pavadītu, lai atbalstītu, un beigās viņa paša notestē un viņu kā reiz paņem, vai ne? Un cilvēks kļūst par aktieru vai par mūziķu un tā tālāk. Nabaga draugs, jā. Jā, un to draugu vēl nepaņem, vai ne? Ir tas dzirdēts, es domāju, tā ir realitāte. Un tas ir tas stāsts par to serendipity, par to it kā nejaušību, kas tevi var aizvest kaut kur pilnīgi citos ceļos. Pētnieks MC Roberts 1989. gadā šo te jēdzienu karjeras attīstības kontekstā ieviesa, un viņš norādīja, ka tiešām daudzi īstenībā dzīves un karjeras pavērsieni notiek nejauši. Nevis tā kā rezultāts kaut kādam ļoti strukturētam plānošanas procesam, bet tiešām nejauši. Bet es gribu, ka mēs visi ieraugam un saprotam, ka tās nejaušības nav tās, kad es sēžu divānā un neko nedaru, un tad viss nejauši notiek ar mani. Tas nav tas. Tā ir nejaušība, kur tu ej pretī, tu kaut ko dari, tu esi atvērts, tu atpazīsti un izmanto, vai ne? Pastāst man lūdzu, kā tev šis rezonē, un vai tu to esi novērojis savā līdzšinējā karjerā? Jā, ir kaut kā jāvēro tās tie dzīves pavadieni, kurus dzīve mums izmet pretī. Tad, kad mēs ejam kādā virzienā vai mēs esam ieņēmuši kādu kursu, un mēs ļoti labi varam redzēt, kur mums dzīve nāk pretī un palīdz, un kur tieši pretēji tikai tiek mesti kaut kādi šķēršļi ceļā. Un tas ir ar laiku attīstās šī intuīcija un šī sajūta un šī spēja atpazīt zīmes, kur tās zīmes ir. Un es domāju, tas viss sākās ar sevi pašu, ar to iekšējo uguni un motivāciju kaut ko darīt. Un, ja tā motivācija ir spēcīga un ja tas uguns ir pietiekami liels, tad noteikti es ticu, ka katrs spēj tajā virzienā izdarīt visu, ko viņš vēlas, un atdot sev visu kaut kam. Līdzīgi bija ar mani, kad es gatavojos, kad es pirmkārt pieteicos šai lomai. Pirmais video, ko es iesūtīju, man šķiet, pirmais bija jāiesūta foto un video. Tad tas pirmais video, ko es iesūtīju, bija, es sapratu, ka viņiem vienkārši, šis ir personāžu kino, runājot par filmu, līdzīgi kā Krimināls ekscelences fonds, un ka viņi meklē tieši arī neaktierus. Tad es sapratu, ka viņi primāri skatīsies personāžu, un pēc tam jau varbūt novērtēs kaut kādas citas iezīmes. Tāpēc, es iesūtīju pirmo video, kurus tīri tā vienkārši pastāstu par sevi nedaudz, un tur vajadzēja izskaidrot, kā aiziet no Āgenskalna šķiet līdz centram, līdz Brīvības piemineklim, kaut kā tādā atjautīgā veidā, un tad es izdarīju to. Un pēc tam jau, kad man uzaicināja tālāk, bija jāiesūta jau krietni vairāk. Vēl pēc tam sekoja kāds 6 video provēm, kur bija jārunā teksts dažādos veidos un jāizspēlē jau kaut kādas ainas. Un
tam es piegāju tā, ka es tiešām atdevu sev visu. Es konsultējos, man draugu lokā ir daži aktieri, kuri man palīdzēja. Es tiešām sagatavojos, un tad, kad bija šīs ainas jāizspēlē, tad mēs ar draugiem es atradu, kur dabūt policijas formas no draugiem policistiem, un mēs tur tādas ritīgas ainas izspēlējām. Mājās? Nē, mēs dažādās vietās, mēs atbilstošās. Viena aina, piemēram, bija, kur man ir jāstāsta teksts, bet mēs esam ar kolēģi tā kā izbraukumā, izsaukumā, un šis kolēģis roka augšā līķi kaut kur tur, un es viņam tikmēr tā casual stāstu to tekstu, ja tāda nedaudz komiska aina, un dažādas tur sēžot pie divu policistu sēž pie galda un iestiprinās, un gurķīs šēd, un tad tiek stāstīts. Es mēģināju kaut kā jau izspēlēt, un pēc tam režisors bija teicis, tā kā vecīgi, tur jau tur kaut kādu mazo īsfilmiņu taisīju, un tā kā es vienkārši uz tām piegāju tik nopietni, tāpēc, ka man ļoti patika, man ļoti interesēja. Es arī tāpat kā tu esmu Kriminālas ekscelences fonda fans. Es esmu noskatījies viņu arī kāds 6 reizes. Un līdz ar to man vienkārši nenormāli gribējās tur būt. Es jūtu sevī šo te latviski sakot drive, un es vienkārši gāju tajā virzienā. Un man dzīvē dažas lietas tādas ir bijušas, kur es jūtu to vilkmu lielo, un ka es eju tajā virzienā, un tur kaut kas arī sanāk. Bet es ticu, ka katram ir jāuzķer sākumā iekšā šis pavadiens, un pēc tam jāskatās apkārt. Kāda pavadiena nāk? Man ļoti patīk vārds vilkme, tas ir atslēgvārds, bet pastāst man lūdzu tagad par šo pavadienu. Es domāju, noteikti klausītājiem, skatītājiem šis ir interesanti un arī svarīgi mūsu tēmas kontekstā. Tagad tu katru dienu ej uz darbu, vai strādā attālināti, vienalga, tā kā tu strādā katru dienu savā ierastajā darbā, savā ierastajā amatā. Kā pie velna tagad pēkšņi tu izdomā, ka es tagad pieteikšos uz filmu? Jā, es vienkārši nožēloju, kad es uz pirmo filmu nepieteicos. Uz Kriminālās ekscelences? Jā, jo es skatījos viņu kino, un man likās bāc, jo man bija tāda iespēja, un es atceros vēl, ka es gribēju pieteikties, un es skatos viņu kino, un domāju, kāpēc es nepieteicos. Wow. Un pēc tam es vienkārši to nožēloju, bet acīm redzot, bija tā lēmts, jo tajā filmā tādi mana tipāža džeki baigi tur nekur nefigurēja. Varbūt bija tur 2 tādi pīpētāji, kaut kādi jaunieši, un tad es būtu bijis viens no tiem, un that's it. Tu nebūtu galvenās lomas. Jā, tāpēc arī nekas, ja kaut kas neizdodas, tad acīm redzot vēl nav laiks, vai tas nav tas virziens vēl. Tā kā, forši, ka paveicās, ka Oskaram tas iedomātais tēls aptuveni bija līdzīgs man, un tur bija tas veiksmes faktors, ko tu saki, ka tur izpaudās tā veiksme, ka vienkārši sakrit, kas bija īstajā vietā, īstajā laikā, un es ticu, un es esmu arī dzirdējis, ka pa lielam visiem tādiem tiešām veiksmīgiem uzņēmējiem, to arī naudas psiholoģija apraksta, ka, piemēram, Bills Gates, viņš bija ļoti, ļoti šaurā, mazā tādā nišā trāpīja viena no pirmajām skolām, kurā vispār apmācīja strādāt ar datoriem, kur bija labi pasniedzēji un tā tālāk, un kur tiešām tā iespējamība bija niecīga, ka tu vari nokļūt tādos apstākļos, kas veicina vispār kaut kādu to datoru attīstības faktoru, un viņš bija tajos apstākļos. Tur ir tā veiksme, bet, protams, viss pārējais bija viņa darbs tālāk. Tā ir kombinācija, un tev ir jābūt īstajā vietā un īstajā laikā, bet es ticu, ka saliekās tās zvaigznes, un tu arī sajūti to, ka ir tā veiksme, un tev ir jāsako. Tu nedrīkst nobīties un baidīties, pat ja tas prasa lielu drosmi, jo izmainīt savu karjeru vai savu dzīves situāciju, piemēram, ja tā ir stabila un droša, tas prasa milzīgi drosmi. Tev tā bija? Ģimenes cilvēkam. Es viņu neesmu tā fundamentāli izmainījis. Latvijas kino industrija, diemžēl, ļoti maza. Bet tik un tā, teiksim, Latvijā būt aktierim, tas ir sarežģīti. Latvijā ir teātra aktieri, kur ir štatā
teātros, tas ir kaut kas pilnīgi cits nekā kinoaktieris, manuprāt. Protams, tie Latvijas aktieri visu apgūst priekš teātra, un pēc tam visdrīzāk tad iefilmēs kaut kur kino. Mēs nevaram mācīties kino aktieru spēli, bet jā, es neredzu, ka es varētu iet teātrī spēlēt. Tas, man liekas, pārāk liels izaicinājums. Bet pastāsti, lūdzu, kāpēc tu teici, ka tu gribēji jau uz Kriminālās ekscelences fonda atlasi pieteikties? Kāpēc un kāpēc tu pieteicies uz šoreiz? Viens bija tas, ka vienkārši ļoti patika tas ekscelences fonds, un otrs, ka es biju paskatījies aizkadrus un kāds izskatās, un kaut kādas intervijas arī ar filmēšanas komandu, un man likās tik forši cilvēki. Man likās tā vide tik patīkama, ka es labprāt viņiem iepazītos, un es gribētu tur būt, un tas bija vēl viens faktors, ka man vienkārši gribējās viņus satikt un kaut kā ar viņiem sajiet kopā, un tā bija milzīga veiksme, ka sanāca to darīt, un tā bija milzīga veiksme, ka sanāca to viņu foršo mikroklimatu filmējot noķert un būt daļai no tā visa. Un es tur redzēju kaut ko tādu, ko es noteikti, ja man kaut kad sanāks, noteikti arī savā uzņēmumā vai savā komandā gribētu veidot, ja. Kas ir, kad ir kaut kāds augstāks mērķis, kas visus vada šajā gadījumā uztaisīt to filmu, un visi apkalpo šo te augstāko mērķi, un visi saprot, kāpēc viņi kaut ko dara, un visi darbojas tā mērķa vārdā. Un tad jau pazūd vairs nauda kā motivators vai kas tur cilvēki ir gatavi iet virsstundās un darīt tikai, lai sasniegtu šo te virsmērķi. Un tas man šķiet, jebkurā korporācijā vai komandā ir ļoti svarīgi to iedzīvināt un vadītājiem. Pirmkārt, caur sevi parādīt šo te piemēru, ka tu esi tas, kas ir gatavs iet vis tālāk un līdz galam un turēt vislielāko fokusu, ko mēs sajūtām arī ar filmas režisoru, ka viņš šo te radošo dzirksti un šo te vīziju par to, ko mēs te gribam visi uzradīt, nesa cauri. Mēs visi pārējie darījām savus darbiņus, un katrs ļoti labi zināja savu lomu, katrs bija talantīgs savā lomā, un tā bija veiksmes atslēga. Tu esi, nezinu, tas tev ir bērnības sapnis kļūt par aktieru, tev ir vienmēr gribējies? Nē, es pat nekad nevarēju iztēloties. Es esmu piedalījies kaut kādos tur daļu lasīšanas vai kaut kādos tādos konkursos bērnībā, bet nekad neesmu jutis, ka tas man ir milzīgs talants. Kaut ko tur attēlot un pajokoties un kaut kādus impressions uztaisīt, to es varēju vienmēr, bet nekad neesmu pat vispār iztēlojies, kas varētu būt aktieris. Bet tad no kurienes tā vilkme? Es sasmaidījos, kad tu stāstīji par to, ka tu redzēji tos aizkadrus un tu gribēji tur būt. Es pilnīgi sajūtu, kā cilvēkam iekšā tā uguntiņa, tā vilkme ir tik spēcīga, ka viņš pat loģiski nespēj izskaidrot, bet tāpēc tu gribi pieteikties. Tu pat nevari izskaidrot, tu vienkārši ļoti gribi. Jā, to nevar izskaidrot. Tas ir kaut kāds tāds pašsaprotam lieta, zini? Tu vienkārši tu ej tajā virzienā, kāpēc? Tāpēc, ka ļoti gribās. Jā. Es zinu īstenībā to sajūtu, man arī ir tāda dzīvē. Bet es nezinu, vai visiem tas rezonē. Es domāju, ka nē. Un man negribas to romantizēt ar to, ka tagad citi, kas klausās, domā ārprāts. Man tā nekad nav bijis, kas ar mani nav kārtībā. Es domāju, ka tas var būt ikvienam. Es ticu, ka tas ir iespējams ikvienam, tas nav kaut kādiem izredzētiem. Taču, ja tas nav vēl noticis, tas ir ok. Droši vien tur ir kaut kāds prasmes vai process, kam jāļaujās. Man ļoti patīk, ko tu Raiti sākumā stāstīji arī, gan par to drosmi, gan par ļaušanos. Es domāju, ka tur tādi elementi ir ļoti svarīgi. Bet mani pārsteidz, ka tu nekad neesi jutis interesi būt par aktieri un ka to tu nebija tā kā iztēlojies. Bet tas ir baigi forši, jo ir tāds... Indiešu viens gudrais, viņš arī tīmeklī slavens ir tāds sadguru, un viņš parasti saka, ka viņš novēl visiem nevis, lai piepildās viņu sapņi, bet lai piepildās tas, ko viņi pat viss trakākajos sapņos nevar iztēloties. Ja?
Jo tad dzīve tiešām ir visinteresantākā. Vienmēr, ja tev notiek tas, ko tu esi gaidījis, ja? Tas viss notiek, un ko tālāk. Tā kā foršāk, kad tu nemaz tu pat nevari iedomāties, kā tev dzīve sagrozīsies, un kad viņi tā arī sagrozās, un tā notiek. Man liekas, tas ir foršāk. Tas ir foršāk, jā. Tu vienkārši ej uz to virzienu, un es esmu īstenībā šo arī vēl kaut kur dzirdējis, tad, kad ir populāri vai ne, sevišķi gadu nogalē, plānot nākamo gadu, likt mērķus, un es esmu dzirdējis šur tur, ka iesaka nevis izplānot arī visu, kuru, kā un ko es darīšu, lai sasniegtu X, Y, bet tev jāzina tas virziens vai tā joma, ko tu, protams, tad gribi, bet nevajag izplānot katru solīti, ko tu pirmkārt nemaz nevari, ja būsim reāli notkāt, kur ir tas. Tu vari īstenībā citreiz iegūt daudz vairāk, nekā tu šobrīd vari to iztēloties un aptvert. Jo tajā mirklī, kad tu vēlēsi izkontrolēt katru mazāko sīkumu, tu pirmkārt tu dzīvo kaut kādā nedaudz izdomātā pasaulē, dzīvo savā domās un savā galvā un kaut kādās ekspektācijās un tādā nerealitātē, kaut kādā tajā vīzijā. Un tu neredzi, kas tev notiek apkārtējā mirklī, jo varbūt tev ir jābūt atvērtām acīm un piemēram, jaunu uzņēmumu vidē ir termins pivotēt, ja? Tu pivot un jāpamaina varbūt tas virziens, jāskatās, kā mainās, kā pūš vējš, ja? Un jāpielāgojas un burus tajā virzienā jāiestata. Tā kā, ja tu pārāk cieti ej un pārāk ļoti visu mēģini izkontrolēt un salikt pa savam, kā tu biji sākumā iztēlojies, tad bieži vien var palaist garām to mirkļa, to laika garu un to mirkļa sajūtu un tomēr kaut kā to virzienu citi ieņemt. Tas arī ir svarīgi. Jā, tas ir svarīgi, un arī pētnieki tieši runā par to, ka ļoti svarīgi atpazīt tādu tos notikumus, kas ienāk, un atzīt viņus, tos neparedzētos notikumus savā tiešām karjeras attīstībā. Viņiem ir liela loma un jāspēj atvērties tam iespējamajam un neiespējamam, un šīs te nejaušības, ko mēs jau pārunājām, tiešām viņas var potenciāli būt ļoti nozīmīgas tajā karjeras attīstībā. Tam visam ir vieta un liela jēga, bet man patika, ka tu pieminēji arī vārdu drosme. Tas šajā visā stāstā arī ļoti svarīgi, no kurienes tev drosme pieteikties filmai? Es sākumā nezināju to setupu, kā notiks vispār tā filmēšana, bet tad, kad es sapratu, ka gandrīz 99% ir neaktieri, ka visiem būs darbi, ar kuriem jāsalāgojas, un ka tas grafiks pa lielam tā arī taps, ka viņš taps tad, kad cilvēki tiek, kad viņiem nav darbiņš un kad viņi ir pieejami. Tāpēc tādā ziņā likās, ka es šo kaut kā samanedžēšu. Tas lielākais jautājums bija ģimene, un ģimene visvairāk dabūna ciest, kad es paralēli darbam vēl kaut ko citu daru. Tā kā milzīgs paldies ģimenei par izturību un par to, ka tos 3 gadus, kurus mēs filmējām, ka viņi to izturēja. Jo mums arī ievilkās tā filmēšana. Mēs neviļus nofilmējām seriālu. Patiesībā mums tas kopējais materiāls bija nevis uz 2,5 stundām, kas jau tā ir daudz, bet 4 ar kaut ko. Un tur ir izgriezts ļoti daudz, kas, un varbūt tāpēc tā filma arī ir tik intensīva, un kā tu teici, un kā mēs esam daudz dzirdējuši, cilvēki saka, ka viņi sēž uz krēsla maliņas, un vienā elpas vilcienā paiet tā filma, ka varbūt tieši tāpēc, ka tik daudz tur B stāsta līnija tika izgriezta ārā un palika tikai tie aktīvākie un intensīvākie notikumi, kas visvairāk kalpo tam galvenajam messageam. Tu kādam teici, ka tu pieteiksies? Jā, man šķiet, es saviem tuvākajiem pateicu un mājās arī iefilmēju. Un jā, to tā kā uzreiz zināja. Un kāda bija reakcija? Nevarēja jau zināt, vai kaut kas būs vai nebūs, jo, kā es pēc tam uzzināju, 7,500 cilvēku pieteicās tajā filmā. Līdz ar to, jā, tā kā es pats arī negaidīju. Es biju gatavs kaut vai mazai fona lomiņai, ja, vienkārši noķert to sajūtu, tur būt, ja, un redzēt sevi titros pēc tam kaut kur ierakstītu.
Es būtu pilnīgi arī mierā ar to. Man būtu pieticis. Nu, ir ierakstīts titros. jā. Es prasu par to reakciju. Zini, kāpēc man vienkārši interesē, ja tu neesi paudis, ka tev ir tāds bērnības sapnis, tu nav tev īsti nekāda tāda sakara ikdienas darbā, pilnīgi cita joma. Un pēkšņi tu piesakies tā kā aktieru lomai, filmā, kā ģimenei, kāda reakcija? Protams, Raitis vienmēr to ir gribējis, vai kāds sakars? Kāpēc? Kāds sakars, jā, bet man tuvie jau zināja, kas ir Kriminālas ekscelences fonds, ka tur ir neaktieri un ka tas tāds viegls amzieris ir, vai ne? Bet tā nav tā kā viss tagad, viņš maina savu karjeru. Nē. Tas ir, tas nav tik tāds apzināts solis, un es vēl tādu soli arī neesmu šobrīd pieņēmis. Tu joprojām esi savā pamatdarbā? Jā, es esmu savā pamatdarbā. Es skatīšos, kādas būs iespējas, skatīšos, kā es teicu, kā vējš pūš, un attiecīgi arī pielāgošos. Kā darbā uztvēra šos jaunumus, ka tu pateici? Pārsteidzoši labi, forši. Tā brīža valdes priekšsēdētājs atsaucīgs bija. Es viņam uzdāvināju Kriminālas ekscelences fonda DVD, kuru viņš vēl aizvien nav noskatījies. To viņam vajag atgādināt, lai viņš beidzot izdara. Bet jā, sākumā forši, jo tur nekāda traucēšana un nekāda pārklāšanās nebija. Līdz ar to viss bija Jūs filmējāt ārpus darba laika? Es saku, mēs brīvdienas, naktis, dažas naktis tā, ka līdz 4-5 rītā un pēc tam uzreiz uz ofisu. Tas neietekmēja tavu spēju darboties? Protams, tur kāda ekstra kafija aizgāja tajā dienā. Bet jā, bija. Bet tās bija dažas reizītes tikai tādas. Pārsvarā tās bija brīvdienas. Un, kad kolēģiem pēc tam runāja pirmdienā, ko tu darīji, mēs tur uz basēnu bijām tā, un kur tu... Es tur nošāvu armēņu grupējumu līderi. Tātad visi zināja, ko tu dari paralēli. Jā, un cerams, ka filmas komanda šo neklausās. Bet es arī biju pastāstījis aptuveni, ko mēs tur darām. Ne tur detaļās, kā stāsts izvēršās, bet jā, un tāpēc tiem kolēģiem, kas aizgājās filmu, bija vēl interesantāk, ka viņi bija pieredzējuši to no otras puses un dzirdējuši, tad tas ir tas, un tad tas ir tas, un tad te viņi tur sadur. Ok, un interesanti. Jā. Ja tu saki 3 gadus, tieši filmēšanas process arī 3 gadus. Jā, bet ar pauzītēm. Ar pauzītēm. Pa brīvdienām, ar pauzītēm, kāds tur saslimst, visi saslimst. Tur vienam tas atgadās tas. Un līdz ar to, ne katru weekendu. Un vienā mirklī bija, un vasaras bija parasti pauzes. Es tieši gribēju prasīt, jo visi ir atvaļinājumi, laiks, visi ir nosauļojušies, nevar iefilmēt nevienu. Okay. Protams, ja filmas sižets notiek 90. Rudenī un ziemā, tādi brūni. Jā, kāpēc tas Turcijas iedegums tur ir visiem. Un tā esot pirmajā filmā bijis, bet viņi kaut kā izrulēja, kad Andris esot atgriezies arī no atvaļinājuma un no ceļojuma ļoti iededzis. Un tad viņi mēģināja viņu grimēt kaut kā baltāku pataisīt, lai viņš neizstās tik brūns. Tā kā tās vasaras bija tad off, un ja bija āras kadri, tad mēs varējām tikai filmēt, kad, ja tas ir films, tā kā pirmā daļa, tad kad ir vēl lapas nedaudz kokiem, ja films otrā daļa, tad tikai, kad nav lapas, un beigās jau arī sniegs, kad ir nedaudz. Tā kā mums bija baigi jāpielāgojas laikapstākļiem. Filmas mākslinieks Toms Jansons, viņš, piemēram, ja kokos bija jau kaut kāds sniegs, viņš lēja nost un kausēja to sniegu visur. Viņam bija arī krājums ar lapām, ja vajag ko izbērt. Un jā, mums bija viens rudens, ka mēs visi grāvim lapas, un tad zvanam Tomam, vai viņam vajag viņas. Viņš brauc savākt. Jā. Atgriežoties pie tava talanta, slēptā acīm redzam, ko tu pats nezini vai zināji. Kā tas vēl aizvien nezinu. Jā, tu vēl aizvien nezini. Es jau ārpus kadra teicu Raitam visus komplimentus par aktieru spēli. Es neesmu nekāds kino eksperts, bet man nav jābūt, lai vienkārši kā parastam skatītājam, parastam cilvēkam sajustu, vai man patīk, vai man rezonē, vai es varu dzīvot līdzi, un es varēju. Ar lielu aizrautību, un es jau arī Raitam stāstīju, ka es līdz pēdējiem neticēju, ka tu neesi aktieris. Es ieguglēju un domāju, nevar būt. Man likās, ka es palaidu garām kaut kādu jaunu uzlicošo zvaigzni, bet izrādās, jā, bet nē. Un kā
kā tas notiek? Tagad tu savā vecumā pēkšņi saproti, hei, man īstenībā ir lielisks citas spējas, par kurām es nemaz nezināju. Jā, viņas varbūt ir, bet kā viņas pielietot, vai ne? Turpmāk? Jā, varbūt es varu tur kadrā tur drūmsēji paskatīties un pašaudīties, vai ne? Paskatīt līdz, bet kā ikdienā to realizēt darba tirgū, vai ne? To ielikt vispār un tad varam pastīties, tad kādas vispār ir opcijas. Teātris, pasākumu vadīšana, citas filmas, citas seriāli. Ierunāšanas kaut kādas un tā tālāk. Bet tās citas filmas, citas seriāli, arī jau, piemēram, vietējā tirgu ir ļoti ierobežots tas skaits un viņas neba kāds bagāts kļūst, spēlējot tur. Un tā, līdz ar to man liekas, ka Latvijā aktierim nav pārāk viegli, un tās karjeras iespēja nav daudz. Un tas noteikti ir veiksmes stāsti. Mēs arī redzam kaut kādas uzlādzošās zvaigznes šobrīd, bet tik un tā tas nav pats vieglākais. Es arī vadīt pasākums un kaut ko tam līdzīgi es neredzu sev. Es nevarētu. Tagad tīpaši Ziemassvētku laiks visus korporatīvos vadīt. Un, tā kā Kriminālās ekscelences fondā, kur Daugaviņš tur bāz tāds drūms un teikt, sveiki, dārgie uzņēmumu vadītāji. Nē, es tā nevarētu. Tu nesaki vēl hop. Jā, protams, ja man tagad atnāks zvanīs un un piedāvās, tad redzēs, ko es viņiem pateikšu. Bet nezinu, pagaidām vēl. Bet zini kā, varbūt tev arī nav šodien jāzina nav, visas savas iespējas. Un mēs taču tikko runājām. Jā. Mēs taču pat nevaram zināt. Jā, lai noteikti viss neiedomā. No Hollywoodas tev uzzvanīs un tu teiksi, es pat nevarēju iedomāties, ka tā var būt. Es tev to no sirds novēlu. Bet, paldies. Kā tu pats vērtē? Bija tev tas snaudošais talants un tagad pēkšņi viņš ir izpaudies? Es jau tev arī aizkadrā teicu, grūti uz sevi skatīties, ir ļoti kritiski. Es sev vērtēju, un man šķiet, ka daudz ko es varu izdarīt labāk, un es nevaru sev tā. Neesmu tik liels egoists, lai teiktu, ka kaut kas ir izdevies. Man pats stāsts, un man visa filma ļoti patika. Jo es esmu kino gardēdis, un man patīk labs kino. Tīpaši arī krimināla žanrs. Un šī filma, es viņu skatoties uz lielā ekrāna, mēģināju maksimāli sevi no visas tām atmiņām par to procesu, no tās riebīgās skatīšanās uz sevi distancēties un ļaut tai filmai man trāpīt un mani uzrunāt un pilnībā to pieredzi mēģināt izbaudīt, kas tāpat bija grūti. Un ar visu šo visiem tiem filtriem, visu to tik un tā filma, tas stāsts man trāpīja un izgāja cauri. Un es viņu, kad pirmoreiz noskatījos, es biju baigajās emocijās. Tāds vilnis man būtu nonesis. Un pēc tam visu atlikušo dienu tā arī dzīvoju. Man ir draugi, un paziņas, kas ir raksta un saka, ka viņi pēc tam naktis neguļ un vēl nedēļu domā. Un arī daži sabiedrībā zinām cilvēki saka, ka viņiem ir tur draugu čatiņš, kurš pēc tam vēl nedēļu spriež teorijas, kas tur notika, kāpēc un tā tālāk. Tā kā es arī, man tā filma trāpīja. Mūsu valsts prezidents arī ļoti atzinīgi novērtēja filmu. Jā, kas arī milzīgs pagodinājums. Visi, kas nav redzējuši filmu, es ceru, ka steidzās meklēt un skatīt. Bet es domāju, kā tu gatavojies? Respektīvi, tu neesi aktieris, nekad neesi bijis aktieris, nekad neesi pat sapņojis kļūt par aktieru, un tagad tev ir jāspēlē galvenā loma. Paldies Dievam, bija Oskars, režisors filmas, kurš ir ģeniāls cilvēks, ģeniāls profesionāls. Viņš ir beidzis Londonas filmu skolu, strādājis pie Ridleya Scotta, arī Streičam bijis asistents, un viņš ir ļoti daudz ko redzējis un pieredzējis, un arī strādājis neaktieriem Krimināla ekscelences fondā, kas arī bija milzīgs izaicinājums, jo tur ir ļoti daudz filmēšanas dienas, ilgas stundas un daudz tie dažādi personāži ar savām visādām izpausmēm. Un es domāju,
tā viņa pieredze un viņa radošums un viņa talants ļoti, ļoti palīdzēja. Viņš spēja absolūti ielikt tajā vajadzīgajā sajūtā, mūdā un brīžiem arī pats parādīt priekšā, kas tad man ir jādara, un es vienkārši mēģinu attēlot. Arī tā, un visu laiku redzēt, skatīties ekrānā otru pusi kamerai un teikt, nē, tagad tā izdara šitā un kontrolēt mani, kas jā, bez viņas nevarētu. Ja būtu tāds režisors, kurš tā kā domātu, ka man ir kaut kāds talants un teikt, davai, tagad izpaud to talantu, es domāju, tā filma sanāk briesmīgi. Oskars vienkārši ļoti, ļoti mācēja mani pašu režisēt un virzīt. Un jā, es biju brīžiem kā vienkārši tāda marionete. Es ļāvos un es to, ko vajadzēja, tos arī darīju. Bet acīm redzot ļoti, bija ar ko strādāt. Bija materiāls, ar ko strādāt. Jā. Forši. Paldies, ka tu tā saki. Atgriežoties pie tās teorijas, jo šī arī tas tavs stāsts, viņš izgaismo tādu virzību, centienus, un tad to veiksmes faktoru, it kā nejaušību. Tu jau pats arī teici, gan paveicās, gan galā no 7000 kandidātiem kļūt par galvenās šī tēla atveidotāju. Protams, ka tur ir veiksmes faktors neapšaubām. Un man ļoti patīk, tā nejaušības, tas jēdziens serendipity, viņš vēlāk, arī līdz mūsdienām ir pārveidojies karjeras atbalsta attīstības jomā kā plānotās nejaušības teorija. Liekas ļoti interesanti, kā var būt plānota nejaušība. Un šī plānotās nejaušības teorija, viņa padziļināti analizē tiešām dažādu nejaušību pozitīvo lomu mūsu karjerā. Un vispār dzīvē, bet, ja mēs tagad fokusējamies tieši uz darbu. Tur ir ļoti svarīgas komponentes, un es, man liekas, dzirdēju visas tās no tevis, bet es gribu vēl, lai tu pakomentē. Tātad komponentes šajā tādā plānotajā nejaušībā. Zinātkāre, tātad mēs apzināti, proaktīvi meklējam jaunu pieredzi. Noturība, angliski ļoti labs vārds resilience, pārvarēt šķēršļus. Elastība, spēja pielāgoties. Viskaut kam, tai skaitā arī kaut kam pilnīgi neparedzētam. Optimisms. Tātad es ticu, ka viss būs labi. Es uzticos, ka arī šai nejaušībai un neparedzētām lietām ir sava vērtība un rīcības spēja. Tātad tiešām es eju un daru un spēju izmantot tā iespēju, kas pie manis atnāk. Kā tev šis izklausās? Ja godīgi, tās visas īpašības man šķiet ir ļoti saistīts ar mani kā tādu. Man daudz ir teikuši, ka man viņas piemīt. Visas tevis nosauktās, un man pašam gribētos lielāku rīcības spēju. Gribētos varēt izdarīt vairāk. Bet tik un tā es jūtu, ka ar manu spītīgo raksturu un visām arī vājām iezīmēm, tad tā rīcības spēja izpaužās tiešām tad, kad man visvairāk gribās arī kaut ko. Un kad es jūtu to iekšējo vilkmu tajā virzienā, tad arī tā rīcības spēja ieslēdzās. Un, diemžēl, ja galīgi, tiešām tas vispār nav mans. Nezinu, man personīgi ņemties, piemēram, grāmatvedību vai pie Excel sēdēt, bāc, un tā rīcības spēja, tur es to varu izdarīt, bet es pēc tam esmu vienkārši izsūkts. Visi spēki jāvēl. Jā, visi tiešām, un pēc tam jāatjaunojās. Saki, lūdzu, kā tev gāja, ja tas ir 3 gadu periods, kā tev gāja ar to motivāciju, un tad, vai vajadzēja pieslēgt disciplīnu? Vai visi tie 3 gadi bija tādi romantiski rožaini uz motivācijas bāzes? Tā vispār tā kino virtuve ir tāda, ka tev tas viss process ir tāds ilgs un mokošs, un tev ļoti daudz jāatkārto viens un tas pats, un daudz piegājieni dažādām ainām, un ilgi jāgaida, un nav viegli visu laiku būt tonusā, būt tēlā. Ja tev visu dienu ir jāfilmē kāda intensīva aina, tad tiešām tas prasa to disciplīnu. Jā. Kino, man liekas, prasa ļoti liela disciplīna, tīpaši arī no pārējiem iesaistītiem, no visiem citiem. Un
visvairāk no režisora, kā es to redzēju. Un tā disciplīna ir tāds, tā kaut kāda tāda radošā disciplīna, ka viņam ir jāturās uz tā radošā kursa, ir jāsajūt visu laiku, kas ir tas virsmērķis, kas ir tas, ko mēs darām. Visiem jāatgādina tas konstanti un jāiet un kā kapteinim jāzina, jo visi pārējie var ieslīgt, aizmirsties un nesajust un pazaudēt to pavadienu uz to virsmērķi. Un tad tas kapteinis ir tas, kas iedod rairu pa pakausu un atgādina, kāpēc mēs esam, ko mēs darām. Tā ir tā vissvarīgākā loma. Bija tev tā disciplīna? Kino procesā. Kā kur mirkli, bet kopumā ir tīpaši uz filmas otro pusi jau, ka mēs redzam kaut kādu gaismu tuneļa galā un ka visi jau esam aplipuši tajā entuziasmā un visi zinām, kāpēc mēs šo te darām. Un tad viņi noteikti pati nāca no sevis. Un es jau varēju citus mēģināt disciplinēt. Tas, ko tu stāsti, man atgādina par to jēdzienu flow. Tāpat kā mūsu slavenās filmas nosaukums, bet par to mūsu iekšējo stāvokli. Flow state. Jā, flow state, vai ne? Kad cilvēks jūt to iedvesmu, viņam laiks pazūd, viņš ir tādā dziļas jēgpilnuma sajūtā, un viņš dara, kas viņam patīk, un tāda aizrautība, varbūt viņi var arī saukt tā. Un pētnieki ir skaidri definējuši, ka ja cilvēks jūt šo stāvokli, tas ir ļoti liels signāls, ka cilvēks atrodas īstajā vietā, ko mēs saucam par īsto vietu. Tu jūti šo stāvokli filmējot? Jā, noteikti. Es viņu jūtu. Jā. Protams, bija reizes, kad mēs... Kad nejūtu? kad mums ir tur 11 stundas un drausmīgi nāk miegs, un tad tu nekādu flow state nevar sajust, vai ne? Tu vienkārši gribi atpūsties, bet kopumā, jā, es jūtu, ka viņš nes cauri, un ka tas, ka tā klātbūtne ir, klātesamības stāvoklis iekšējais ir augstāks nekā citur, un nekā citos darbos, varbūt, kurus esmu darījis. Tā kā es to jūtu, jā. Tu tagad pieminēji par citiem darbiem. Man gribas tev pajautāt, kā ir pēc tagad šīs pieredzes iet atpakaļ uz iepriekšējo ikdienu? Vai kā iepriekšējo? Viņa jau tev bija paralēli visu laiku. Kā ir tagad, kad šis vairs nav? Nav tik traki, jo vēl aizvien paralēli mēs visi komanda apkalpojam to filmu un nodarbojamies ar kaut kādu filmas mārketingu un ir kaut kādas sadarbības vai podkāsti, ja, un tā. Un līdz ar to mēs vēl esam ar vienu kāju viņā iekšā un vēl pie viņas darbojamies un braukājam pa festivāliem un pa pasauli paceļos un tā. Un līdz ar to mēs esam viņai vēl piesaistīti. Nav tā, ka tas viss ir beidzies. Un ir ikdiena parastā. Jā, un protams, ir ikdiena parastā, ir maizīti kaut kā jāpelna un tas viss, bet par laimi man arī ir ļoti veicies manā darbiņā ar kolēģiem, ar mikroklimatu, ar tiem maniem pienākumiem, ka viņi arī nav galīgi mokoši un nav tā, ka tas ir absolūti atrauc no tā, kas man patīk un interesē. Tā kā starp citu, šis ir labs aspekts, ko pārunāt. Kā tu izvēlējies šo karjeru loģistikas un transporta jomā? Tas apzināts tāds ceļš? Līdzīgi kā mēs iepriekš runājām, viņi nedaudz izvēlējās mani, un tur vienkārši bija iespējas, un es viņus kaut kā identificēju un gāju tajā virzienā, bet jā, es pats par sevi, es jūtu, ka man vispār jebkāda veida autotransports un kaut kas saistīts ar to visu un tāda racionalitāte, tehniskais tas ir viens aspekts, kas man ļoti interesē un jau no bērnības ir paticis. Un tad kā otra puse, kaut kas futuristisks, jauns, inovatīvs, tas ir vēl viens aspekts, kas man patīk. Un man par laimi tas manā ikdienas darbā ļoti sasaucās kopā. Es tās abas lietas varu darīt. Jo man galvenais motivators darbā ir tieši šī nākotnes un attīstības vīzija un tādi jau novatoriskas idejas un kaut kas ārpus
zināmā un esošā. Un tas ir tas darba vidē galvenais motivators. Kaut kāda nākotne, kuras vārdā mēs strādājam. Un arī augstākais mērķis. Jā. Tas, ko tu saki, man ļoti rezonēja no karjeras attīstības teorijām viņu sauc par robežbrīvu karjeru. Robežbrīvu karjeru ir, kad cilvēki var mainīt darbus un arī nozares bez ierobežojumiem. Ja tu vari strādāt ar tehnoloģijām, pēc tam, mārketingā, kaut ko, kas nav tieši viens un tas pats. Un tā ir mūsdienu karjeras atbalsta pieeja, ka mēs vairs neskatāmies tikai vienas industrijas vai vienas profesijas kontekstā, vai ne? Mēs esam dažādi un mēs varam arī darboties dažādās jomās paralēli, ik pa laikam kaut ko pamainot. Tā kā tāda pārmaiņu karjera, tas pilnīgi noteikti ir par mūsdienām, par mūsdienu pieeju. Kādam tas ir vieglāk, kādam tas ir arī vieglāk saprotams, kādam tas vieglāk padodas un kādam ir ļoti liela izaicinājuma, lai atrastu sevi un arī apvienot, jo skaidrs, ka tas prasa arī no darba devējiem lielu elastību un izpratni, atbalstu, ļaut darbiniekam būt kaut kam vairāk nekā tikai mana uzņēmuma darbiniekam. Pareizi? Jā, protams. Jo uzņēmēji pārsvarā primārais mērķis, protams, nopelnīt un izdarīt tā, lai uzņēmums ir dzīvot spējīgs un veiksmīgs. Un līdz ar to redzēt vairāk un redzēt to lielo bildi, ka darbinieks kaut kas vairāk par skrūvu vienkārši šajā mehānismā, kas ienes to naudu vai nodrošina kaut kādu funkciju, tas jau ir laba vadītāja, tā ir laba vadītāja pazīme jau. Un tas ir labs uzņēmums, kurā ir vadītāji ar tādu skatījumu, kas redz šo te arī cilvēku attīstības vektoru, ja, un virzienu, kurā viņš var iet, un plus vēl industrijas vektoru. Jā. Redzēt, kā tehnoloģijas ietekmē industriju maiņu, kuras darba vietas iespējams vairs nebūs pēc kāda laiciņa, un kurus cilvēks vajadzēs apmācīt, un uz ko viņus apmācīt. Ja, kas tad būs tie darbiņi, vai kāds sasaucās arī ar viņu talantiem, vai šis cilvēks būs spējīgs to jauno darbiņu darīt. Bet es esmu redzējis gan savā darba pieredzē, gan citur, cik forši cilvēki transformējās, kad aiziet no loģistikas departamentu uz juridisko un iegūst izglītību un maina šos te virzienus vai kļūst par programmētājiem, piemēram, no finansistiem kļūst par programmētājiem un tas ir forši un tas ir ļoti apsveicami. Jā. Bet mēs esam liela pārmaiņu priekšā, tīpaši ar mākslīgā intelekta ienākšanu, milzīgi pārmaiņu priekšā. Ļoti daudz tādu darbu, kas atkārtojas, pazudīs un tad ir jautājums, ko darīt tad. Un kas paliks cilvēkiem un kas paliks tehnoloģijām. Jā. Ļoti labi. Tuvojoties noslēgumam, es gribu vēl vienu tēmu pacelt, jo tas ļoti sasaucās ar to, ko tu pašā sākumā teici par to savu vilkmi, jo es nevaru saprast, kādā sakarā vienkārši darot savu darbu, tev gribas pieteikties uz filmu un iet filmēties. Vēl aizvien nevar saprast. Es saprotu īstenībā tevi, jo man arī tā ir, bet tas ir tas, ko es saku, es nezinu, vai visiem tāda pieredze ir, ka viņiem ir nepārvarama vilkme, un tev nav nekāda izskaidrojuma, tu vienkārši kaut ko ļoti, ļoti gribi, un tu redzi sevi tur, pat ja tas ir kaut kas diezgan pēkšņi atklājies, nevis visu mūžu tev tas ir bijis klātesošs, jo man liekas, šis ir ļoti svarīgi, kad ne jau visiem ir skaidri karjeras mērķi kaut kādā agrā vecumā, vai ne? Un tas ir viens, pilnīgi noteikti skaidrs fakts, ka tas ir visu mūžu garumā ir iespējams atklāt jaunus un jaunus tos karjeras mērķus vai virzienus vai vēlmes, bet ļoti bieži cilvēki atklāja tiešām kaut kādus savus talantus, un kas viņiem arī vispār patiktu, tad, kad dzīvē pēdiņās gadās tās neparastās situācijas, kaut kādi pavērsieni, kāds kaut ko piedāvāja, kaut ko redzēja, kādu sludinājumu pieteicos un tā tālāk. Tā kā tas ir par to serendipity, ko mēs jau runājām, bet tajā visā ir ļoti liela vieta zinātkārei. Vispār zinātkāre, curiosity, ir viena no top prasmēm, man liekas, turpmāko 5 gadu laikā, kas ir nodefinēta, ko cilvēkiem vajadzēs, gan dzīvē, gan darbā. Šajā gadījumā tā zinātkāre ir tieši kā tāda
mūsu iekšēja motivācija izzināt, izprast, atklāt jauno. Respektīvi, cilvēkam ir vienmēr vēlme uzdot jautājumus, meklēt kaut kādas atbildes, būt atvērtiem jaunai pieredzei. Ja? Tā kā tur ir tāds kompleksa uzvedība iekšā. Un zināt, kā pilnīgi noteikti nav tikai par tādu bērnības iezīme, ar ko mums droši vien asociējas, ka bērni par visu prasa 101 jautājumu. Īstenībā viņa ir ārkārtīgi vērtīga prasme pieauguša cilvēka dzīvē, jo viņa veicina radošumu, viņa veicina iespēju meklēt risinājumus un risināt problēmas citādā jaunā veidā. Un tā skaitā karjeras izpētē, karjeras veidošanā viņai ir liela nozīme, lai atvērtu sev jaunas iespējas. Un man liekas, ka tas ir tas, kas notika ar tevi. Tā kā es tev saku, kādā sakarā tu pieteicies, tev bija tā zinātkāra, tā es to sadzirdu. Kā tev šķiet? Uzreiz sākšu ar jautājumu tev. Tu atceries, kas tu gribēji būt bērnībā? Jā, bet es to negribu teikt. Nestāstīsi? Tas nebija nekas. Tas nebija nekas foršs. Man arī nekas tāds baigi foršs nebija, bet es pastāstīšu. Es gribēju, man pirmā profesija, kas man likās, kad es biju maziņš, man likās vienkārši amazing profesija, ka es gribētu viņu darīt. Un man par šo regulāri atgādina ģimenes sajietos un Ziemassvētkos un tā tālāk, ka man pirmā profesija, kuras gribēju darīt, bija video kasešu pārdevējs. Okay. Atceries, bija video kasešu nomas, tādi punkti, kur bija skāpji vienkārši pilni ar kasetēm, pēc tam viņi pārtapa par DVD kādu laiku. Un tad jau vispār izzuda, bet jā, un tur bija video kasetes, un mēs gājām nomāt video kasetes, un man liekas, tas džeks, kas tur sēž, un viņam tur ir tāds teļuks, un viņš visu dienu skatās tās video kasetes, man liekas, tas ir vislabākais darbs, un tev samaksā par to, ka tu visu dienu skaties tos vidžiks. Bet klausies, tur ir kaut kāda korelācija. Lūk, un tur ir tā korelācija uz to kino, uz to, ka man patīk skatīties kino, man patīk skatīties to kino burvību un to kino maģiju, un kas man ir visu laiku gājis cauri un vienmēr paticis. Tā kino pasaule ir bijusi saistoša un tuva un interesanta vienmēr. Bet redz, mēs atradām, mēs to linku atradām. Tu atradi, jā, un es arī atcerējos, tā kā forši man likās, nevar būt, ka nav. Kopā šito. Labi, un tad es atbildēšu, nevis uz to tā pirmā profesija, tas, lai paliek arhīvos, bet tā nākamā, legit, ko es tiešām gribēju lasīt ziņas televīzijā. Klausies, es tagad... Bet to visu man nedaudz pēstāvēts, tagad redzu, kā tu varētu. Jā, es varētu. Jā, mierīgi. Bet es tāpat sēžu pie mikrofona beigu galā. Un tāpat mani filmē. Respektīvi, kaut kāds links arī šeit ir atrodams. Šis ir ļoti interesanti. Ar šo es ļoti gribētu, ka klausītāji, skatītāji iedvesmojas. Padomājiet, kas ir jūsu linki, kas ir tas, kas ir vienmēr paticis, kaut kur saistījis un kā tas atspoguļojas šī brīža karjerā un darbošanās. Un varbūt tur ir iespēja kādām jaunām lietām un jauniem pavērsieniem. Es atcerējos otro profesiju, kas es to biju pilnībā aizmirsis, bet kas man nenormāli uzrunāja, un es ilgus gadus gribēju būt. Es biju uz Nacionālā teātra izrādi meistara detektīvs Blumkvists, un pēc viņas es gribēju būt detektīvs. Bet raiti, un tā kā, jā, redzi? Bet tas detektīvs, un man likās, ārpēc tik interesants darbs. Viss saliekās. Jā. Video kasešu pārdevējs, detektīvs. Un tagad tu esi tur, kur tev bija jābūt visu šo laiku. Jā, redzi? Šādi tas notiek. Mums maziņš paraugu demonstrējums, kā karjeras konsultācijas notiek. Šādi reflektējot, pieauguši cilvēki, kad reflektē, viņiem ļoti daudz vērtīgas atziņas nāk. Rekā tomēr mēs atradām to saistību, kaut kur ir. Jā. Kaut kur viņa bija vienmēr, un rekur tavu pūļu rezultātā, vilkmes rezultātā, zinātkāras rezultātā, tas tevi arī aizveda pie veiksmes, pie kaut kādas nejaušības, kas atvēra tev to iespēju. Jā, es droši vien savas dzīves nogalē varēšu atskatīties uz visu to un tad salikt to puzli kopā un saprast, tas šitas man aizved pie tā, šis jā, pie tā. Jā, un tāpēc man vajadzēja notikt tam dzīvē un tā, jā. Tagad jau tā ir, vai ne? Līdz šim brīdim mēs jau tagad varam redzēt lietas. Ja nebūtu noticis tas, piemēram, kaut vai tā izaicinājumi vai grūtības, tad es nebūtu bijis tur un tā. Jā, tāpēc ir jāpaļaujās, vai ne? Pat tad, kad ir grūti, un pat tad, kad šķiet briesmīgi, tas ir ar nolūku un tas ir mērķi. Jebkuras tādas gan iekšējās, gan ārējās traģēdijas ir noteikti ar kaut kādu mērķi.
un tas ir process uz attīstību. Es piekrītu, jā. Vienkārši ir grūti tajos brīžos. Ir ļoti grūti, jā, un ir grūti redzēt to izēju un to skaisto nākotni, uz kur tas ved. Bet, ja nav šī cerība iekšā, kad tas ved uz to skaisto nākotni, tad nekā cita arī nav. Tā kā viņai ir jābūt noteikti. Starp citu, cerība kā fenomens arī tiek organizācija psiholoģijā, protams, vispār tiek pētīts, un par cerību ir ļoti daudz interesantu pētījumu atziņu. Tā kā, tieši tā kā tu teici, cerība ir vispār vidū, tā kā tad ir tāds zieds, un tur apkārt ir dažādi elementi, kas mums dzīvē ir svarīgi. Pašā vidū tas pats vidiņš ir cerība, tāpēc, ka ja to mēs izņemam, mums vispār nav nekāda interese un vēlme darboties. Jā. Ja mēs neceram, ka kaut kas no tā gan var sanākt, ka vispār būs labi, ka mēs uz kaut kurien dodamies, ja to mums atņem, man liekas, ir tas teiciens nepavēlta cerība mirst pēdējā. Jā. Tā kā šis ir arī pamat elements, un mēs ceram uz to labāko. Jā, instant kā romānam Skultem filmā, vai kas tur viņam ar to cerību notika? Vai viņi palika vēl? Noteikti. Vai nomira? Nē, es domāju, ka viņam palika. Jā. Okay. Es domāju, ka tā vienmēr dziļi sirdī paliek. Un caurvīs jautājums, vai viņa ir tāda klusa maziņa, vai viņa var atvērties atkal kaut kādās situācijās, kur viņš notic, ka tomēr pasaulē vēl ir arī taisnība, taisnīgums. Tā kā zvaigžņu karos varbūt. Dārts Veiders, ļaunais spēks, kurš beigās tomēr. Jā. Palīdz savam dēlam. Jāsaka gan, ka, es nezinu, ja cilvēki nav redzējuši filmu, mums droši vien nevajag sabojāt viņiem šo punktu, bet filmas beigas man bija pārsteigums. Es nezinu, uz ko es tur gaidīju, jo viss tādā elpas vilcienā, bet tas bija tāds Mums ir bijuši seansi, kur mēs ejam tikties ar skatītājiem, un mēs ejam mirkli ātrāk zālē, sagaidām, ka viņi beidzās filmu, un tad ejam priekšā, un mēs iegājām vienreiz kādas 5 minūtes agrāk. Un mēs dzirdējām, ka skatītāji un emocijās ir itī, ka viņi izdevš skaņas tajās beigās. Un tas bija baigi forši, ka tiešām tās beigas bija tik negaidītas, ka izraisa skaļas emocijas. Es piekrītu. Man arī bija līdzīgi. Es domāju, šī ir fantastiska tēma no karjeras attīstības jomas. Un man ir milzīgs prieks, ka tu šodien biji šeit, lai mums to visu apliecinātu un pastāstītu no savas reālās dzīves pieredzes. Tas nav tikai pētījumos, tas nav tikai gudrās grāmatās, tas notiek reāli dzīvē. Jo par kaut kas jau ir tas pētījums subjekts. Vai ne? Un objekts. Tie esam visi mēs. Jā, tieši tā. Dažreiz ir gudri, viedi cilvēki, kuri māk izdarīt secinājumus no tā, ko viņi novēro, un pēc tam to ietvert un izpētīt un apstiprināt vēl un vēl. Tieši šis ir tas par šiem slēptajiem talantiem, par to, kā mēs veidojam savu karjeru, cik viņai ir liels iespējas mainīties, bet tas ir mūsu darbs. Un man liekas, tas arī ir tāds populārs teiciens, 10% talants, 90% darbs. Es laikam šo gribētu likt uzsvaru, cik tur ir 90%. Tas nav tikai par to, cik smagi strādāt, bet tai skaitā būt zinātkāram, būt atvērtam, būt optimistiskam, vai ne, redzēt tās iespējas, viņas atzīt un tā tālāk un tā joprojām. Tā kā tas nav tikai par ārkārtīgi smagu darbu atrocītām piedruknēm, bet vispār tādām daudzām komponentēm, kam ir jābūt gatavam un atvērtam. Un tad 10%, kur ir kaut kas varbūt iekšā, kas īstenībā snauž, kur ir tā lielā vilkme, tajā virzienā droši vien vēlams ir īstenībā doties un papētīt, kas tur ir. Un tad jau redzēs, kas tur sanāks. Un es novēlu tev, Raiti, lai tava vilkme tevi turpina vilkt, kur jāvelk. Ja mēs vecumdienās satiksimies un šo skatīsimies kaut kur arhīvā, un tu būsi nospēlējis vēl daudzas lomas un būs daudz foršas filmas, es būšu tiešām tikai priecīgi, vienkārši kā skatītājs, ka es to varēšu baudīt. Paldies tev liels. Paldies par labiem vārdiem un dod Dievs, ka kaut kas no tā piepildās. Viss noteikti būs tā, kā tam ir jābūt. Ja kāds vēl nebija redzējis filmu, tad es ceru, ka pēc šī būs
iedvesma un interese noskatīties. Es noteikti skatīšos vēl un vēl un vēl. Un novēlu, lai šodien dzirdētais kalpo par tādu, gan iedvesmu, gan motivātoru pareflektēt par sevi katram, paskatīties, kas tad manā darba ikdienā ir tas, kas man aizrauj, kas man varbūt vienmēr ir aizrāvis, un es to šobrīd varu realizēt, vai cik tālu es esmu no tā, kur man ir tāda patiesa vilkme, un kāpēc es esmu šodien šajā darbā un amatā. Un tad, lai tas viss virza uz tādu patiesu, varbūt gandarījumu un piepildījumu arī darba ikdienā. Paldies, ka klausaties, paldies, ka skatāties. Droši rakstiet savas ziņas, padalieties, kā šis rezonēja, varbūt padalieties ar kādu savu stāstu. Vienmēr priecājos saņemt no jums ziņas, un tad jau tiekamies nākamajās epizodēs. Paldies, tā! Paldies!